Mersītim bišķiņ motors grab. Nav nekas baigi kritisks, bet jāpaskatās, kas tur lācītim vēdera. Skaņa nāk te no augšas, no šīs vietas. Tur vai ķēde pastiepusies, vai kompensātori, vai kaut kas tāds. Jāskatās. Te izskatās, ka ķēdi pastiepusies. Nevar redzēt, bet tur ir 37 grādi, bet maksimums drīkst būt 27. Tā būs jāmāja. Sadalens, kad ņem nost, vajag iztīrīt skrūvēm šitās te vietas. Es viņas izrubinu un uzreiz ar putekļu sūcēju iesūcu iekš tos visus sūdu, lai neiebirst motorā iekšā. Ja to neizdara, tad var skrūvus apčakarēt, un tam būs lielāks problēmas atskrūvēt. Pie reizes vajag izjaukt šito vanos sistēmu, iztīrīt. Te galā nāk elektromagnēts, parauj šito ārā, un tas zobrats pagrozās. Regulē sadals ieplūdes fāzi. Lai viņš viss smuk darbotos, viņu vajag iztīrīt. Tad šajā vietā viņam smuki ir jāslid. Ja viņš ķerās, tad vanas nedarbojās. Te ir tāda slība zoba, un pa tiem viņš slīd. Un tad viņš tā pagriežās. Bet viņam smuki tur ir jāslid, viņš nedrīkst ķerties. Redz, iesprūd. Paeksperimentēs ar ultraskaņu. Tur speciāli ķīmiju vajag. Un tad visus tos netīrums eļas visus noēt nost. Tā vismaz vajadzētu būt. Šitos, kad liks apakaļ, tad vajadzēs tādā pašā secībā atlikt. Tad, kad šis ir otrais, tad arī turpat jāatliek atpakaļ. Turpinājums sekos nākošajos video. Jā, labi.